Lietuvā notikušas divas savstarpēji nesaistītas avārijas automašīnām ar nelegālajiem migrantiem. Visticamāk, Eiropas Savienībā tie kļuvuši šķērsojot Baltkrievijas-Latvijas robežu un tālāk devušies caur Lietuvu. Šajos aculiecinieku kadros fiksēts negadījums Jonavā. Auto centās aizbēgt no policijas, taču nespējot tikt galā ar vadību, lielā ātrumā ietriecās ēkā un apgāzās. Pie Opel Astra stūres atradās Šrilankas pilsonis. Dažādas smaguma traumas guvuši vēl 7 citi pasažieri. Netālu no pilsētas robežas mūsu ekipāža viņus pamanīja. Auto brauca lielā ātrumā, policisti dzinās pakaļ. Mēs lietojām gan skaņas signālus, gan bāku gunis, taču viņi neapstājās. Neilgi pēc tam avarēja. Daļa cietušo nogādāta Kaunijā, citi Jonavas slimnīcā. Savukārt citā avārijā gājis bojā Indijas pilsone. Naktī policija saņēma informāciju, ka automašīnā brauc nelegālie migranti, taču jau pēc 20 minūtēm tā avarēja upē. Tikmēr vakar Krāslavas novada Bēdziņu pagastā policija aizturēja 4 nelegālo imigrantu grupu un Azerbaidžānas pilsoni, kurš nodrošināja viņu pārvietošanu. Likumsargiem nācās vairāk kārtīgi pielietot šaujamieroci, lai apturētu auto.